Labdien! Šī ir apraide Adi kopā ar A Todo Punto. Man sauc Guna, runāju ar jums no Madrides, kur dzīvoju, un kur man ir darbnīca, kur sauc ar A Todo Punto. Un šī ir apraide par adīšanu un citiem adatu darbiem. Tā, es esmu saņēmusies un šoreiz varu ierakstīt apraidi ātrāk nekā pagājušreiz. Tā, un arī esmu daudz ko sādījusi. Pirmais, ko jūs redzat, man ir mugurā Elizabetes Cimermanes, pēc Elizabetes Cimermanes apraksta adītais džemperis, kuru sauc Hurry Up Sweater. Tāds dīvains nosaukums viņam ir tādēļ, ka viņš ir ielikts almanahā. Un šis džempers ir decembrī, kur mēs zinām, ka ar svētkiem parasti mums nav laika daudz adīt. Bet šis džempers ir adīts ar resnām adatām, ar 8 mm adatām. Vienā centimetrā ir viens valdziņš, un tādēļ viņš iet uz priekšu ļoti ātri. Tātad adīju es viņu pēc šī te apraksta, bet atšķirība tāda, ka aprakstā ir sākts džempers adīt no apakšas uz augšu, un es viņu adīju otrādāk, es viņu adīju no augšas uz apakšu. Tāpēc, ka man vienkārši šobrīd nav vēlmes nekādas adīt jebko no apakšas. Es jau visu adu no augšas, sākot no kakla izgriezuma. Tātad es viņu it kā apgriezu kājām gaisā. Šo te aprakstu adīju tāpat ar 8 mm lielajām adatām. Tās ir resnas adatas un iet uz priekšu tiešām ļoti ātri. Adīju no pācis dubultās jēldzijas. Džempers bija viegls, viņš svēra kaut kādus 220 gramus, nepilnus. Tiesa, ja es viņu adītu vēlreiz, es viņu adītu drusku lielāku, tāpēc, ka viņš sarāvās, tā jēldzija sapvilcējās un džempers drusku sarāvās, bet man viņš dar. Rokas gan piedurknis ir drusku pa īsu, bet tā kā es viņu domāju valkāt mājās, tad mums vienkārši pacēla gāzes cenas un apkur ir uz gāzi, tā kā jāvelk džempers ziemā. Viņš ir viegls, silts, nākamreiz adīšu drusku lielāku, lai mazgājot veļas mašīnā viņš sapilcējās un tā kā drusku saraujās. Bet vispār esmu apmierināta ļoti ar džemperi, ļoti glītas krāsas, piecelšos, lai varat redzēt, glītas krāsas. Beigās uzadīju viņu tomēr no 3 kamoliem, no 3. tikai gabaliņu. Ielikšu kamolus arī bildītē, jā, domāju. Tā, uzadīju džemperi. Laikam vairāk par džemperi neko nevēlējos teikt. Uzadīju vēl otra lieta, ko uzadīju arī no pācis jēldzijas, ir jaka Andi. Jaka Andi, kurai joprojām nav iešūtas pogas. Tūdaļ viņu uzvilkšu. Tā, šī ir mana jaka Andi. Adīju viņu ar lielu
lielu prieku. Tād adīju no vienkārtīgās pētas Jeldzijas ar 5 mm lielām adatām. Un aprakstu ir radījusi Junko Okamoto, tāda viena japānieta. Man ļoti patika adīt. Pēcāk izmazgāju un kaut kā aplauzos, gribēju mest krāsnī uzreiz to jaku, viss. Bet neiemetu krāsnī vienkārši tādēļ, ka mums te ar krāsnīm ir grūti, tad ir jābrauc ciemos, uz laukiem, un krāsnes Madridē nav. Es domāju, nav, nezinu, vismaz nepazīstu nevienu māju, kur būtu krāsnes. Tā kā tā, neiemetu uguni. Kas man nepatīk? Man nepatīk tas, ka rekur kakls ir kaut kā ļoti mīksts, nezinu, kā to pateikt. Un šie te atlociņi, kuriem vajadzētu stāvēt tā, viņi krīt. Nu, nav gan pogas arī, bet viņi krīt tā kā krīt vaļā. Nezinu, man ir doma aptamborēt šo te kakla izgriezumu ar zemo puntu vai zemo ķēdīti vai nezinu, kā viņu sauc latviski. Tas ir tā kā izvelk un jau izvelk cauri cilpiņai. Ar viszemāko no valdziņiem, kāda ir tamborēšanā. Tas, lai kaklas izgriezums ir drusku tā kā biezāks un saturīgāks. Nezinu, redzēšu, ko. Krāsnī var iemest vienmēr. Un tad būtu, ja es viņu tomēr valkāšu, tad būtu jāšūj arī lentīte, lai iešūtu pogas, jo tomēr ir diezgan vienkārtīgā pārtas Jeldzija ir diezgan šķidra. Otra lieta, kas man nepatika galīgi, ir tas, ka piedurknes ir ļoti īsas, un tas, ka es viņas adīju garākas nekā aprakstā bija minēts. Bet, piedurknes man iznāca tiešām pa īsu. Tā kā tās būtu jāpāda garākas. Kaut kā, nezinu, ķerties vēlreiz klāt kaut kam, kas jau ir it kā pabeigts. Nav man nekāda dižā vēlme. Tā. Otra lieta, ko es esmu pabeigusi, ir cepurīte. Cepurītes varētu arī uzlikt galvu. Tas ir tāds pakaušu sildītājs. Tas īsti cepura viņa nav. Kā saka mans vīrs, tev tā cepura ir pa mazu. Bet, tāda viņa ir iecerēta. Ne tā, ka viņa ir pa mazu. Viņa ir brioču musturā. Tas ir patenta adījums 2 krāsās. Rekur var redzēt vienu, un rekur šitāda viņa būtu no otras puses. Un noslēgums. Man ļoti patīk šitā te saulīte vai zvaigznīte vai kā viņa sauc. To es uzadīju vienkārši gludajā adījumā bez patenta jau. Bet ļoti glīti izskatās. Šāda te cepure ir manam tētim. Tad, kad mēs bijām pie viņa ciemos, mana meita uzlika to cepuru, viņai ļoti labi izskatījās. Tā kā es viņai uzadīju vienu tādu pašu. Viņa gan nevelkā, viņa velkājies, bet
Tā nu tas ir. Tā. Otra lieta, ko es pabeidzu, kur ir, gandrīz pabeidzu, ir rekur meitas jaka. Meitas jaka, ko es jums rādīju jau iepriekšējā apraidē. Tagad viņa ir pārgriezta un viņai ir jāiešuj tikai pogas. Un tad viss būs. Jāiešuj pogas un es vēl šitajā te pusē, kur griezu, nošūšu tādu lentīti, lai savāktu šo te maliņu. Kaut gan, nezinu, var arī nešūt. Var arī nešūt. Vienkārši viņš piefilcējās. Tā kā tā ir vilna, šajā gadījumā gan tā ir alpaka ar kaut ko, var ar filcējumu adatiņu drusku pabakstīt, lai maliņi piefilcējās. Tā, vēl pabeidzu mazās meitas kleitu. Rekur, tā ir šāda. Adīju to pēc, tieši tāpat kā lielās meitas kleitu, pēc Baibas Jautaiķis apraksta, kas saucās Vibration. Domāju gan, ka apakšmalu varēju adīt kaut kā platāku, bet, uzadīt ir, kā ir, tā ir. Neko ārā vairs neārdīšu, tiešām. Jānofotografē kleita ar meitenēm kopā, bet, ceru, ka to tuvākajā laikā arī izdarīšu. Tā, vēl pabeidzu arī savu beat sweater, džemperi beat. Tāds viņš ir. Pati esmu ļoti ar viņu apmierināta. Apraksts ir Katrīna Šnaidere. Ielikšu jums apakšā arī. Saucās beat sweater. Adīju to ar 4. numura adatām. Baltā ir vilna, zilā ir izskatās gan melna, bet viņa ir zila, tiešām. Ielikšu jums arī bildīti. Zilā tā tad ir zīds, 10% savvaļas zīds un 40% vilna. 50 gramos ir 175 metri. Man pēc metrāžas pietika. Un šiem te augšā ir uz piedurknēm un arī apakšā ir drusku tās, kā viņi sauc, zīmējums. Izskatās tagad, kamerā izskatās šeit, ka šeit ir krokas, bet, tas būs, nezinu, ēna vai kā. Nevajadzētu, tur ir viss it kā gludi, un tur nekādām krokām nevajadzētu mesties. Šeit rekur te var redzēt, te ir pirmā pieaudzējuma kārta un otrā kārta, un tālāk ir viss gluds. Un tās divas kārtas, viņas rada tā kaut kādu tādu krokojumu. Es domāju, ka tāpēc arī tās krokas redzās, tāpēc, ka tajā zīmējumā nekādām krokām tur nevajadzētu būt. Un pēc tam, rekur te ir drusku, var redzēt, ir drusku pieaudzēts tā kā reglāna līnijās. Jā. Tās divas pieaudzējuma vietas ir ļoti tuvu, un tāpēc arī īpaši drusku tā kā izskatās krokāns. Bet, dzīvē izskatās labāk. Tagad es droši vien esmu apsēdusies, ka gaisma krīt no loga, un tāpēc arī tā šķiet, ka tur tādas krokas. Kas varētu būt citādāk? Kakls varētu nebūt tik liels, man patiktos labāk drusku mazāks, bet, visādi citādi džempers man izskatās ļoti labi, esmu pati ļoti apmierināta.
Tie ir mani pabeigtie darbi. Tad, kad pabeidzu džemperi, tad man bija tāda sajūta, ka palikšu bez adīkļa, tāpēc mudīgi sāku jaunu adīkli. Un, kur tas ir vitamīns D, tā ir jaka. Ielikšu, lai jūs varat viņu arī atrast. Raverlī viņa ir pieejama. Kur tāds smuks caurums veidojās. Adu viņu ar adatām 3,5 mm adatām no jaka dzijas. Kur šitāda te. Man ļoti patīk šī te dzija. Kur var redzēt, ka viņai ka nav tāda zila, viendabīga zila, reizēm ir tā kā tādi tumšāk lāsumiņi dzijai. Ļoti viegla, ļoti silta. Es vienu jaku no viņas jau uzadīju, man ļoti patika. Valkājās labi, drusku tā kā varās vaļā, tad, kad ādā, bet, tur neko nevar darīt. Jāuzmanās paņemt visus 4 pavadījumus. Ļoti apmierināta esmu. Pagaidām. Redzēs, kā būs turpmāk. Vēl man ir kur mans džempers Artemīs. Viena piedurkne jau ir gatava, un tagad esmu iesprūdusi pie otras piedurknes, kur ir maz gabaliņš. Man pietrūka mohēras dzījā, un tas man nobremzēja. Bija jau nolēmusi pabeigt viņu, bet tas man nobremzēja. Tā kā pabeidzu beat džemperi. Šis ir mans otrs, tā kā iestrēgušais projekts, un vēl sāku adīt arī divas zeķes. Rekur. Šīs te ir Čiavo adatas. Šīs man ļoti patīk. Viņas nav nekāda pāreja no adatas uz kabeli. Var viegli pārbīdās. Viss ir labi, un šīs ir otras zeķes, kur jau drusku ir sākts zīmējums, bet tur viņi neko vēl lāga nevar redzēt. Šīs ir cinkadatas, Nitpro cinkadatas, un šīs jau ir, šīm te tā pārēja ir tāda, ka reizēm iesprūst. Tā kā es noteikti dodu priekšroku Čiavo adatām. Dzija. Šī te dzija. Šī ir neatkarīgā krāsotāja. Lietuviešu neatkarīgā krāsotāja, kas dzīvo Katalonijā un kurai ir dibinājusi marku Hippie Yarn. Šī ir zeķu dzija, 75% vilna, supervaš, 25 neilons, un šī ir tāda smalka dzija, tāpēc es viņu arī ādu ar 2 mm lielām adatām, tāpēc kā 550 metri ir 100 gramos. Parasti ir zeķu dzijā 420. Tā kā šī ir smalkāka. Man ļoti patīk krāsojums. Man ļoti patīk, kā viņi ir nokrāsoti. Ļoti glīti. Neko daudz nevar redzēt. Rozā, man liekas, ir vairāk tāda vienkrāsaināka. Un tā zilā tirkīze ir tāda raibāka.
Nezinu, vai varēs redzēt manus zeķu zīmējumu, bet, šākā tādīšu no šīs dzīves. Nopirku 5 šķeteres, tad puskilogramu no šīs te krāsotājums. Man ir 2 šķeteres vēl ir ar lureksu un viena parasta šāda te. Tālūk. Tās ir manas zeķes. Man dzīvē bija tāds brīdis, kad likās, ka noteikti ir jāsāk adīt zeķes. Tagad sāku un tagad kaut kā palika mierīgāk ap prātu. Vēl mums te ir tāds furors Spānijā ap šādām te somiņām. Tās ir rokdarbu somiņas, kur viņas savalkās ar striķi un kur ir, kur uzkārt rokā. Viena ir šāda te, ar šādu uzrakstu, lilā, un otra ir zaļa. Man ir abas divas, nopirku abas divas. Somiņas ļoti ērtas, es gan parasti izmantoju savējās, bet, nopirku šīs. Pakļāvos masu psihozes ietekmei. Nopirku, neko ērtas, neko nevar teikt, neko nevar sūdzēties. Tā, tie ir arī mani pirkumi. Un tagad drusku pastāstīšu jums par to, ko es vēlos adīt. Tas nebūtu nenozīmē, ka es to arī adīšu, bet, es par to domāju. Projekti, par ko domāju. Pirmais no tiem, ko es gribu adīt, ir 3-stūra šalle, 3-stūra lakats. Bet es viņu gribu adīt nevis tā kā tradicionālie, kas sāk no augšas, ne arī tā kā tie, kas sāk no apakšas, bet tie, kas sākās no viena stūra. Tādus. Esmu apskatījusies arī pāris aprakstus. Viens ir Shake It Up no Annas Johannas. Raverlī visus varat atrast. Šis man patīk. Man patīk tā doma, ka tur ir krāsas, kas mainās, kas pāriet viena otrā. Šķiet, ka 3 krāsas. Tā, otrs ir Happy Place. Autore ir Nadia Cretan-Lochan. Tā ir franču autore. Drusku tāds franču piesitiens šim te lakatam. Jā, tur neko nevar darīt. Es nevarētu teikt, ka man tas ļoti patīk, bet šobrīd laikam viss reālāk. Visvairāk man patīk tas Shake It Up. Tā, vēl vienu es skatījos arī All the Angels no Stevena Vesta. Šis man patīk, tas arī ir ar 2 krāsām, adīta dīvainas konstrukcijas lakats. Nezinu, varbūt uzadīšu šo te. Un vēl 4. tas ir visvienkāršākais. Turpat krāsa neko īpaši nemainās. Tas ir Vamping no Jenniferas Daso. Jenniferas Daso Vamping. Šo te es redzēju vienā citā spāņu valodas podkastā, jeb apraidē, kas bija viena sieviete, viena adītāja. Viņa bija sākusi un viņai patika, kā viņš izskatās. Tā, adot šo te džemperi,
Tā, tas par šallēm. Un tagad drusku par džemperiem. Adot šo te džemperi, man ļoti iepatikās adīt žakardu. Tā adīt divās krāsās, adīt kādu džemperi tādu ar šādu tēļa daļu. Tāpēc sāku meklēt līdzīgus džemperus. Tas, kas man visvairāk patīk, ir Mountain Hum. Nezinu, noteikti izrunāju viņu nepareizi. Diānas Vallas Mountain Hum. Zīmējums man patīk ļoti, ļoti. Tas paraudziņš ir 24 valdziņi 10 centimetros. Tas man liekas tā sakarīgi. Tas būtu maniem izmēriem, būtu adatas 3,5 milimetru. Tas ir ļoti, ļoti sakarīgi. Varētu mēģināt atrast arī kādu dzīju vēl tādu. Bet ir viens, džempers ir adīts no apakšas uz augšu, un es šobrīd neesmu ar mieru adīt neko no apakšas uz augšu. Tad man vai nu būtu jāapgriež viņš otrādāk un jāsāk adīt no augšas, vai jādomā, nezinu, neko citu tur nevar izdomāt. Tad jāsāk adīt no augšas. Tā, vēl viens džempers, kas man patīk, tam gan nav nekāda sakara ar žakārdu. Tas ir viss vienā krāsā, ir Gothic Daruma. Tas ir atkal Japāņu dizainers. Tiesa gan pēc Andī man ir drusku tā kā bailīte adīt atkal kaut ko, kas varētu neiznākt. Kaut gan džemperim tur nekas īpaši neiznākt nevarētu. Un trešais, un šim te gotiskajam džemperim arī ir tas, kā viņu sauc, paraudziņš ir 23 valdziņi 10 centimetros, tā kā tie ir abi divi uz 3,5 milimetru adatām adāmi. Un tālāk ir vēl viens, kam ir ļoti glīts zīmējums, bet kur tas paraudziņš ir 30 valdziņi 10 centimetros, tā kā tas man liekas šausmīgi daudz. To man būtu jādara kaut kādām 25 mm vai pat 2 mm lielām adatām. Un tas ir tā kā adīt ar zeķu adatām džemperi. Nu, nezinu. Pabeigšu vispirms Artemīzu un tad padomāšu, vai esmu kaut kam tādam morāli gatava vai ne. Džempers saucās Listopad Sweater, un tā ir Natālija Pelkina šķiet, ir viņa autore. Tādas ir manas domas, manas pārdomas par to, ko es varētu adīt. Kaut gan beigu galā tas, ko es sāku adīt, tas ir kaut kas pavisam kaut cits. Tāpēc, ka es esmu impulsīva adītāja un kaut kā nāk kaut kāds apraksts, kas man uzrunā. Un tad to es arī adu. Tieši tāpat notika arī ar vitamīnu D, ka es domāju, ka man vajag kādu jaku tādu, zilu, protams. Un beigās sāku adīt to. Tā, es jums šodien gribēju pastāstīt nedaudz par Islandes svīteri jeb lopapeisa. Šie svīteri ir
ir plaši pazīstami kā Islandes, bet es jums pastāstīšu par to, ar ko tad Islandes svīteri atšķirās no vienkārši svīteriem ar apaļo tēli un žakardu. Tā, šie te Islandes svīteri ir radušies salīdzinoši nesen. Tie ir radušies tikai 20. gadsimta 40. 50. gados. Turklāt nav viena autora. Tiem nav viena autora. Tas ir tāds tautas džempers, jeb autors ir autoru kolektīvs. Anonīms autoru kolektīvs. Tur nav skaidrs, kurš tad īsti izdomāja viņu. Džemperu sāk adīt tad, kad internacionālais tekstils ienāca Islandē un cilvēki sāka ģērbties modernāk. Viņi vairs neģērbās tajos tradicionālajā apģērbā un attiecīgi sāka meklēt, kur tad varētu pielietot to vilnu, Islandes vilnu, kāda Islandē ir salīdzinoši daudz. Uzplaukums šiem te džemperiem ir tā kā divi uzplaukuma periodi. Pirmais ir tad, kad Islande atdalījās, ieguva neatkarību no Dānijas pēc 1944. gada, un otrais ir lielās krīzes laikā 2007. 2008. gadā. Tad, kad šie te džemperi piedzīvoja tādu lielu uzplaukumu. Tas, protams, nenozīmē, ka citā laikā viņus nevelkāja. Viņus velkāja tieši tāpat. Bet, varbūt nedaudz mazāk. Tā. Džemperi ir radīti ar apaļajām adatām, ar taisnajām adatām viņus vienkārši nevar uzadīt. Vēl varētu mēģināt adīt ar viņus arī ar vairākām tā kā garām zeķu adatām. Ir daži viduslaiku zīmējumi, viduslaiku gleznas, kurās jaunam sāda šādi te džemperus. Bet, tas ir parasti šādi te džemperi ir adīti tomēr ar apaļajām adatām. Tā. Šos te džemperus, Islandes tradicionālos džemperus āda no apakšas uz augšu, vispirms stāva daļa un pēc tam piedurknes, vai arī otrādāk, vispirms piedurknes un tad stāva daļa. Lai kā, tad, kad tas viss ir kopā, tad viņus savieno uz apaļajām adatām un āda šo te krāsaino tēli. Tēlī var būt dažādi zīmējumi. Lielākoties tie ir ģeometriski, tomēr tur var parādīties arī dzīvnieki vai kaut kādas norvēģu zvaigznes. Tad zīmējumi var būt ļoti dažādi. Dažādi zigzagi vai līdzsloči vai augi. Džemperiem nav paaugstinātas aizmuguras, tad viņi ir abās pusēs vienlīdz augsti. Reizēm, ja tās ir jakas, tad viņi ir pārgriezti ar šo te, to var meklēt kā stīking, to pārgriešanu, kas tur ir jādara un kā viņš griežās. Tā. Zīmējums parasti ir tēļa daļā, tas ir tas lielākais zīmējums, bet beigās ir arī uz piedurknēm varbūt nedaudz un apakšmalā, kur džemperis beidzās pirms balnīša.
man liekas, ka tā viņu sauc. Pirms sviķeļi, tur var būt vēl kādi maziņi motīvi no tā lielā teļa zīmējuma. Parasti džemperi ir radīti dabīgās krāsās, bet, protams, tās varbūt arī krāsaini. Bet parasti tās ir dabīgās krāsas. Sākumā, tad, kad parādījās šie te džemperi, tad tās krāsas bija visai trakas. Vēlāk atkal atvainojos. Vēlāk kaut kā nomierinājās tas krāsojums un vairāk pievērsās atkal dabīgajiem krāsām. No kā tad ir šis džemperis adīts? Tad nosaukums lopapeisa ir lopi, kas ir aitas, un peisa, kas ir džempers, svīters. Ar Islandes aitas ir īpašas. Tās nav nekādas parastās aitas. 9. un 10. gadsimtā, kad Islanda vēl bija neapdzīvota sala, tur sāka apmesties pirmie norvēģi ieceļotāji, un tie norvēģi ieceļotāji atveda sev līdzi arī aitas. Un tā šīs te aitas tur ir arī saglabājušās bez ģenētiskas iejaukšanās. Tad viņas nav krustotas ar nekādām citām aitām. Un šobrīd Islandē ir aizliegts importēt jebkādas aitas, lai viņas nesajauktos un lai šī te Islandes lopī ģenētika saglabātos nesabojāta. Aitas ir piemērojušās skarbajiem dabas apstākļiem. Islandē ir subarktiskais klimats. Aitas nav kaprīzes. Es atvainojos. Aitas nav kaprīzes, viņām ir divu veidu vilna. Pirmā ir tā virsvilna, tur mati ir daudz resnāki un atgrūž mitrumu, un otrā ir apakšvilna, kas ir domāta siltuma saglabāšanai. Apakšvilna, jeb aitas apakšveļa. Atšķirībā no daudzām citām aitām, šīs te Islandes aitas ir ļoti daudzkrāsainas. Viņas var būt baltas, pelēkas, smilšu krāsas, brūnas, melnas. Tad tas krāsu spektrs, dabīgais krāsu spektrs ir ļoti liels. Baltā vilna ļoti labi krāsojās, to var ļoti labi nokrāsot, tāpēc arī visās tajās krāsās, ko jūs redzat, kas nav dabīgās. Viņi ļoti labi krāsojās. Islandes vilnu ražo tikai viena galvenā fabrika, kas saucās Istex. Tā ir Islandes valsts fabrika. Vilna vērpj no diviem slāņiem, gan no tās augšējās vilnas, gan no apakšējās vilnas. Tā kā viņa ir silta, viegla, labi atgrūž mitrumu. Islandieši parasti viņu izmanto kā virsapģērbu, tad tos džemperus un jakas valkā kā virsapģērbu. Dzīve nav neko grodi savērpta. Ja jūs to nopērkat, viņa pieejama arī tādā jēlvilnas kvalitātē, tieši tāpat kā pācis vilna. Plutlopī tā saucās. Tā, kas ir jēlvilna. Šobrīd ir tāds diskusija par to, kas tad ir īsts Islandes džempers.
Kas tad to nosaka? Vai to nosaka adīšanas virziens, vai to nosaka vieta, kurā šis te izstrādājums ir adīts? Vai to nosaka vilna, vai to nosaka musturs, vai nacionālā piedarība? Tāda diskusija ir atvērta, ir pieejama. Nezinu, jūs varat domāt, nezinu, viedokļi ir ļoti dažādi. Tālūk, es neesmu adījusi nevienu Islandes džemperi, pirmkārt tāpēc, ka man nepatīk adīt no apakšas, un otrkārt tāpēc, ka nav šī te aizmugurs mēnestiņa, jeb aizmugurs paaugstinājuma. Un man šādi te džemperi kaut kādi griežās kaklā. Tālūk, tā kā es ļoti ticams nekādu Islandes džemperi arī neadīšu, bet man patīk pati doma, patīk Islandes dzija. Viņa ir ļoti jauka, ļoti viegla, ļoti silta. Un patīk arī šādi te nacionālajie apģērbi, kas nav gluži nacionāli, bet kas tomēr raksturo vietu, kur viņi ir radīti. Tālūk, tas arī bija viss, ko es jums šoreiz gribēju pastāstīt. Adiet ar baudu un atā!